Vai tev riebas tavs darbs, toksiskie kolēģi un arī tavs attiecības nav īsti tādas, kā gribētos, bet tu paciet to un tu pieņem, ka tāda ir tava dzīve, bet pa lielam tev nepatīk tava dzīves situācija un tas, kur tu esi pašlaik. Bet tu paciet, tu ceri uz kaut ko labāku, varbūt tev ir arī plāns, varbūt tu kaut ko mācies, un tad tu ceri, ka tu dabūsi labāku darbu, vai paaugstinājumu, vai kaut ko citu izdarīsi. Varbūt tu arī tā slepeni sapņo, ka varbūt tev būs labākas attiecības. Un tas sapnis tev uztur pie dzīvības, jo savādāk jau būtu ļoti grūti dzīvot, vai ne? Tajā ikdienas skarbajā realitātē. Bet tu paciet, jo visi taču pacieš. Bet redzi, tā problēma ir tāda, ka ja arī tu kaut kur tiksi, tajā nākamajā līmenī, vienalga, kas tas līmenis ir priekš tevis, vai tas būs labāks darbs, vai citas attiecības, vienalga, kas labāka vieta, kur dzīvot, tā problēma jau ir tā, ka tad, kad tur tiksi, tā iekšējā sajūta jau nemainīsies. Un tev varbūt tas jau ir bijis, varbūt tu jau to esi pieredzējis, ka tev nepatīk, kur tu esi, tad tu kaut kur tiec, kaut ko sasniedz, un drīz vien tā sajūta sāk atkal piedzīvot sevi. Atkal nav labi. Un tad mēs sākam domāt, ka tas ir ārējās pasaules vaina, vai ne? Mēs vainojam naudu, mantu, bagātību, visu to ārējo un sakam, tā problēma ir tas, ka modernā pasaule mums liek skriet pēc kaut kādiem sasniegumiem, pēc kaut kā tiekties, pēc vairāk. Redziet, tur ir tā vaina, vai ne? Tas mūs dara nelaimīgus. Īsnībā mums to visu nevajag, mēs varam iekšā sasniegt harmoniju un tad justies laimīgi. Bet tie ir meli, ko mēs sakam. Tie ir meli, ko mēs sev sakam, tāpēc, ka tad ir vieglāk paciest šo visu situāciju, ja mēs uzveļam atbildību uz kaut ko ārēju un pasakam, ka iekšā jau viss ir ar mums kārtībā, bet tā ir tā ārējā pasaule, kas ir vainīga. Īsnībā viss ir pilnīgi pretēji. Ar ārējo pasauli viss ir kārtībā. Ir vienmēr bijis kārtībā un būs kārtībā. Tas, kas mums ir iekšā, lūk, tur jau nav kārtībā. Tur jau ir tās sāpes un visas tās emocijas, kas liek mums justies slikti ikdienā. Un, ja tu jutīsies slikti ikdienā, tad tu nekur netiksi, tu neaizmuks no tā. Tad patiešām visi tie teicieni par to, ka nauda nenes laimi un tam līdzīgi, tad viņi, kā teikt, ir patiesi. Ja tevī iekšā šeit ir nelaime, tad tad nekas ārējais, nekāda nauda, bagātības sasnieguma nedos tev to laimi. Jo tu jau tamā visā meties iekšā no tāda trūkuma, no tādas nelaimes sajūtas, vai ne? Tu mēģini kaut ko piepildīt, no kaut kā aizbēgt. Bet tā lieta ir, ka tikai tad, ja tu jutīsies forši šeit un tagad, un tu iemīlēsi, lūk, savu šo te riebīgo darbu, tos riebīgos kolēģus, ja tu jutīsies kā zivs ūdenī, tikai tad tu varēsi iet uz nākamo līmeni un sasniegt un izbaudīt dzīvi pa īstam. Tas ir diezgan neiespējami. Tā vienkārši sev to piespiest, vai ne? Kā var piespiest sevi iemīlēt neiemīlējamo, tā no sērijas, vai ne? Bet tas stāsts ir par kaut ko citu. Tas stāsts ir par to, ka iekšā ir mums kaut kas, vai ne? Kaut kas, kas liek būt nelaimīgam tagad. Kaut kas, kas vienmēr saskata citos to slikto, ka viss nav labi, un tas ir slikti, un visu laiku liek kritizēt citus un sevi, un savu darbu, un kolēģus, un priekšnieku, un tas ir slikti, un alga ir pa maz, un tas, un šitas. Un ja mēs dzīvē ejam no tās trūkuma, tās sajūtas, kad mums riebis, un mēs mūkam no kaut kā, nekas nenotiks. Ir jāiemīl tas pa priekšu. Tas izklausās varbūt tā diezgan neiespējami,
Tikai tas ir arī vienīgais īstais ceļš. Un kā to izdarīt? To var izdarīt šādējādi. Tev ir jāsaprot, kas tas ir tevī, kas liek tev neieredzēt, nepatikt, pretoties visam. Kas liek tev tā justies. Lūk, kas tas ir tevī. To es tev varu palīdzēt saprast, redzēt, ieraudzīt, pirmo reizi dzīvē apzināties, kas tas ir tavs emocionālais, tas lielais bloks, kas tev visu mūžu ir traucējis, saprast savas sajūtas un justies brīvi kā zivs ūdenī. Vienkārši tā mierā ar sevi. Vienalga kādā situācijā tu esi. Un tā ir kolosālā sajūta. Tas ir vienīgais pareizais un veselīgais un dabiskais veids, kā mums justies. Nu, tā kā tur filmās rāda, vai ne, kaut kādi speciāli aģenti. Vienalga, kādā speciālā misijā viņš ir, vienalga, kas viņam tur apkārt notiek, jā. Viņš jūtas vienkārši brīvs, mierīgs, jā. Pašpārliecināts. Tu droši vien visu mūžu esi vēlējies tāds justies. Un tu vienmēr esi domājis, ka sasniedzot kaut ko ārēju, tas piepildīsies, bet tas jau ir tas nepiepildāmais tukšums, tas caurums, vai ne? To nevar piepildīt. To var tikai radīt sevī, jaunatklāt atkal to, kas ir pazaudēts agrā bērnībā. Tipiski tā tas ar mums visiem ir noticis. Un tāpēc nāc uz izaugsmesterapija.com, pieskaries uz brīvo konsultāciju pie Roberta, un es tev palīdzēšu saskatīt pirmo reizi dzīvē, kas tas ir, kas tevi bloķē, kas tas ir, kas tev liek nepatikt visam, viss tev riebas, viss nepatīk. Un tad tu beidzot varēsi sākt justies mierīgi, izbaudīt to situāciju, kurā tu esi, un izveidot tādu placdarmu īstai izaugsmei.